Jā, šodien mēs braucam uz Bērzauni ar visām sēklām. Kas vanīts rei? No Liedzēras uz Bērzauni. Jū, laižam. Šodien gan laiks savādāks, vai nedrusciņi? Ir. Interesants stāsts par Bērzauni. Kad Maijas vecmama tika sūtīta uz Sibīriju un līdzi neko nepaņemot, viņa nonāca Sibīrijā, bet tīrot baržas viņa atrada vienu zirnīti. Un šo zirnīti viņa iestādīja un izaudzēja pirmajā gadā 48 zirnīši, ja laikam? Jā, 48 zirnīšus. Un nākamajā gadā vēl vairāk zirnīšu un pēc tam vēl vairāk, un tā viņa varēja visu savu ciemu apgādāt ar zirņiem. Un arī pat blakus sāģas. Tā vismaz stāsta. Un šie zirņi... Zirņu barone faktiski varbūt. Jā. Un šie zirņi esot bijuši, tādi dzeltenīgi mazliet, bet ar violētām pākstīm. Tas ir ļoti interesanti, jo es tādus neesmu redzējusi. Un uz Latviju viņa viņus arī atveda pēc tam, pēc Sibīrijas. Un tā kā nodeva mantojumā saviem bērniem, mazbērniem. Bet tā kā tie zirnīši bija tādi ne tik īpaši kā cukurzirņi, kurus ir ērtāk audzēt, tad šie zirnīši ir pazuduši. Pirms tam gan viņa ir padalījusies, un iespējams, ka kādam vēl ir saglabājušies šie vecie zirņi, un ja kādam ir, tad varētu ar viņiem padalīties un pastāstīt mums varbūt. Jā, tā kā ļoti interesants. Varbūt kāds šodien atnesīs viņus uz turību. Jā, mēs vēl nezinām. Brauksim, redzēsim, kas mūs sagaida Bērzaunē. Tā, un esam atbraukuši. Esam klāt. Bērzaunes pagasta bibliotēka. Un ceļojošā kaste. Ceļojošā kaste. Aiziet. Ja piemēram ar sienu pārklāt, tad apakšējā kārtas aktivitē. Klāt pēc Bērzaunes pasākuma. Kā gāja, kā jūties? Nogurusi drusciņi. Nogurusi, bet priecīga. 4 pasākumi. Jā. Nedēļa laikā. Forši, forši. Jā, 3 stundas. Nogurusi. Labi. Bet skaista puķīte, paskaties. Jā, nemūs prom, mēs nevaram nofilmēt, vienkārši te mūs prom. Sorry. Pirmā šovasar, vai ne? Jā, skaisti. Nu, forši, tad tiekamies uz tādu maiņas pasākumiem tagad, ja? Labi.